dienā. Esam priecīgi redzēt 2., 3. un 4. kursu izglītojumos un prieks par 1. kursu audzēkņiem, kuri ir izvēlējušies mācības Rēzeknes tehnikumā. Šodien mūsu pulkam ir pievienojušies 268 audzēkņi 17 dažādās profesijās. Tieši tik liels izglītojumos skaits ir uzņemts šobrīd 1. kursā. Kopā mācības skolā 2015. 2016. gadā ir uzsākuši 864 izglītojumie. Tas nav maz, kā jūs redzat, un ceram, ka mēs visi kopā dzīvosim saticīgi, draudzīgi un krāsim zināšanas savā profesionālajā izaugsmē. Tas, ka profesionālajai izglītībai šodien ir svarīga loma, mēs ik pa brīdim dzirdam dažādos masu mēdījos. Jūs aizejot, jebkurā uzņēmumā gribat, lai ar jums strādātu profesionāli darbinieki, aizejot veikalā, jūs gribat, lai pārdevējs jums prot labi pastāstīt par jūsu izvēlēto preci, nododot mašīnu uz apkopi vai remontu, jūs tiešām gaidāt, ka pretī strādnieks būs speciālists un tiešām sava amata zinošs. Atpūtā jūs droši vien negribēsiet saņemt sliktu pakalpojumu, slikta ēdiena vai servisa veidā. Tā ka šādu uzskaitījumu mēs varam turpināt un turpināt. Un tas tikai pierāda to, ka labi darbinieki, labi darba darītāji vienmēr ir cieņā, ir godājumi cilvēki un tiešām sabiedrībā atzīti un cienījami. Tas, ka profesionālā izglītība ir svarīga, pierāda arī fakts, ka pēc vidējās izglītības iegūšanas šodien mēs esam atvēruši 6 mācību grupas dažādās profesijās, lai jauniešiem līdz 29 gadu vecumam nodrošinātu iespēju iegūt viņu izvēlēto profesionālo kvalifikāciju. Kādas tad mums ir prioritātes šajā mācību gadā? Protams, ka mēs visi gaidām, kad mēs varēsim ieiet jaunajā mācību korpusā, kas ir Varoņu ielā 11. dienesta viesnīcā, un to mēs tuvāko mēnešu laikā arī izdarīsim. Ir palicis nedaudz tikai vēl sakārtot formalitātes un sakārtot mācību kabinetus, lai jūs droši varētu šajās telpās strādāt. Šajā mācību gadā mēs sveicam autotransporta audzēkņus, ēdināšanas pakalpojumu un apdares darbu tehniķus Rēzeknē, kuri ir šobrīd pievienojušies Rēzeknes mācību vietas audzēkņu pulkam. Šajā mācību gadā mums ir ļoti nopietnas pārbaudījums, varbūt vairāk pedagogu kolektīvam. Mums ir pienācis izglītības iestādes kārtējais akreditācijas termiņš, bet tam mēs esam gatavojušies visu iepriekšējo periodu, jāsaka, visus 6 gadus, un domājam, ka šo darbu mēs veiksim godam. Turpināsim strādāt pie izglītības satura kvalitātes nodrošināšanas, lai tiešām jūs kļūtu par sava amata meistariem un lai skola un skolotāji iedot jums maksimāli iespējamo jūsu tālākā profesionālajā karjerā. Ļoti gaidīsim no jums arī atsaucību, jo viens no pamatu uzdevumiem attiecībā pret jūsu attīstību un izaugsmi būs tieši līderības prasmju attīstība izglītojamajiem. Aicinām jūs piedalīties dažādos pasākumos, būt aktīviem, atsaucīgiem
piedalīties pašpārvaldē, ierosināt dažādus uzlabojumus skolas dzīvē, jo jūs tiešām varbūt no malas, skatoties uz pedagogu darbu, redzat tādas lietas, kas skolotāji vienkārši var arī prātā neienākt. 16. gadā uzsāksim gatavoties Latvijas 100-gadei un sāksim pasākumu sēriju šai saistībā. Tā kā darba mums šajā mācību gadā tiešām ir daudz, un visus aicinu pirmos 2 mēnešus būt pacietīgiem, iecietīgiem vienam pret otru, jo mums ir draudzīgi šeit jādzīvo šos te pirmos 2 mēnešus, lai mēs varētu tālāk aiziet uz jauno mācību korpušu Varoņu ielā 11.